dzīvu cilvēku, tiem, kas ikdienā rūpēs par citu cilvēku drošību. Tas pieprasījums pēc 40% griezuma mums būs kā piemērs, ka tad nestrādā ne policija, ne robežsardze, ne ugunsdzēsēji. Domāju, ka nevienam tas šajā valstī nav vajadzīgs. Ir lietas, uz ko nedrīkstot taupīt - cilvēku veselība, dzīvība un drošība. Tādēļ esot jādomā par to, kas būs budžeta prioritātes. Arī finanšu ministrs piekrīt, ka samazinājums nedrīkst skart visus vienādi. Turklāt izdevuma apcirpšana neatiekšoties uz nesamazināmiem izdevumiem. Šie scenāriji ir vajadzīgi tāpēc, lai mēs varētu politiski izvērtēt, jo varbūt kādai ministrijai mēs tik tiešām samazināsim par 30, bet kādai varbūt vajadzēs samazināt arī vairāk par 40. Ja? Jo es baidos, ka vidēji samazinot izdevumus, tos, kas vispār pakļaujas samazinājumam, par 40%, mēs knapi ierakstāmies programmā un varam pretendēt uz starptautisko kādu aizņemšanās iespēju. Zīmīgi, ka tieši laikā, kad tiek ziņots par sāpīgo budžeta apcirpšanu, Eiropas Savienības monetāro jautājumu komisārs Hokins Almuņa paziņojis, ka pagaidām papildu naudas piešķiršana Latvijai netiekot apspriesta, neņemot vērā pat to, ka Latvijas situācija esot sarežģījusies. Kaspars Beķers, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Valstī briest biogāzes skandāls. Premjers Valdis Dombrovskis